Salīdzinoši ambicioza un ļoti sāpīga tēma. Tātad tā būtu iela asfaltēšana ar jaunām tehnoloģijām. Tātad šīs idejas mērķis būtu visu ceļu, kas mums apkārt ir, kalpošanas laika, vispār ilgtermiņa kvalitātes palielināšana. Ko mēs iegūtu, protams, rezultātā būtu kopējās infrastruktūras uzlabošanās, ceļu izdevumu samazināšanās, remontu izdevumu samazināšanās. Tā, protams, kas arī tas tāds rezultāts, tas tāds tā kā morāls labums, tātad ceļa nodokļu, maksātāju nodokļi vairāk parādītos un attaisnotos, būtu redzams rezultāts, kur viņi tiek likti. Arī viena lieta, kas būtu ceļu garantija, kā zināms, pārsvarā kā 3 gadi, bet viņam būtu jābūt kādiem ap 10 līdz pirmajam remontam, līdz ar to tas varētu palielināties rezultātā. Runājot par mērķgrupu, tātad mērķgrupu būtu visi autovadītāji, protams, arī uzņēmēji. Varbūt, runājot tālāk, tātad trešais punkts bija par... Kas bija trešais punkts? Apraksts. Apraksts. Tātad, aprakstīt to īsti grūti, vienkārši vajadzētu, protams, attīstīt kaut kā to ražošanu, tātad ieviest jaunas tehnoloģijas, piesaistot zinātniekus, cilvēks ar idejām, principā. Tad, protams, arī viss būtu arī pati klāšanas kvalitāte jāuzlabo, ne tikai maisījuma kvalitāte, kas ir asfaltbetona. Varētu būt varbūt kāds inovatīvs risinājums, kā tagad RTU studenti un jau arī sadarbība ar betona ražotājiem ir par to stikla izmantošanu betonā, kas kvalitāti nepasliktina un varbūt pat nedaudz uzlabo. Līdz ar to kāds pilnībā nevajadzīgs resurss tiek izmantots vēlreiz, tātad varbūt būs tāds risinājums, arī tā pārstrāde, tāds zaļš tiešām risinājums. Tālāk runājot par sadarbības partneriem, tātad partneri būtu visi ceļu būvētāji, firmas, kurām notika tātad runas par šo visu eksperti, zinātnieki. Tālāk, protams, autovadītāju asociācija, kādu atbalstu morālu varbūt gan jau sniegtu, un arī ceļu satiksmes un drošības direkcija. Un tātad tas būtu arī principā viss, un tad ilustrācijā man tāda ceļa zīme ir uzlikta, kas ir pret savojātām mašīnām.